Zīmēna vidusskolas jaunās sporta zāles atklāšanas notikums top 1 mūsu skolas dzīvē. Līdz ar jauno sporta zāli darbu uzsāk 2 jauni skolotāji – Inese un Edgars. Šodien saruna ar sporta skolotāju Inesi. Kā tas ir atkal uzsākt skolotājas darbu pilnīgi jaunā sporta zālē? Tas ir ļoti vērtīgi. Katra sporta skolotājas sapnis, jo jauna zāle, jauns inventārs un tik liela zāle kā jums, es domāju, ka novadā praktiski ir ļoti maz skolotājiem tādu iespēju. Tas ir ļoti patīkami un aizraujoši. Jūs agrāk esat strādājis arī citās skolās. Kādās? Jā, līdz šim es strādāju Nagļu pamatskolā, Ilzaskalna pamatskolā un tad Rēzeknes Katoļu vidusskolā. Vai taisnība, ka bērni visā pasaulē ir vienādi, ir tomēr atšķiras? Mazliet. Bērni jau visur vienādi, bet tomēr ar savām mentalitātēm, savām uzvedībām mazliet atšķiras. Spilgtākais iespējas šo 2 nedēļu laikā? Te ir tik labi bērni, tik griboši strādāt, tik aizrautīgi, tik paklausīgi, visu, ko saki, ņem vērā, pilda visus vingrinājumus, neprasa, kur, kāpēc, kam man to vajag. Tas tā burvīgi un tas ir atspējas atpakaļ no bērniem, kas liek motivēt skolotāju vēl vairāk, vēl aktīvāk un radošāk strādāt. Paldies par interviju, lai jums ir prieks sportāt kā par mums. Lūdzu.